Sveiki un veseli mani burvīgie ūdensvīri. Skatīsim, ko taro kārtas vēstu jums par septembri, kas ir jau sācies, un kāda būs kopīgā ūdensvīra enerģētika. Enerģētika ir full, tas nozīmē, ka jūs ūdensvīri varēsiet priecāties atkal kā vienmēr, būt netradicionāli, būt savādāk, pārsteigt sevi, pārsteigt apkārtējos, izdarīt kaut ko traku, kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, kaut ko nebijuši. Tam nav obligāti jābūt trakam, tas var būt kaut kas radoši, nebijis, tas var būt pārsteidzošs. Izaiciniet pats sevi, izaiciniet vairāk pats sevi nekā apkārtējos. Protams, ka daudziem ūdensvīriem septembris var būt jauns sākums, ja? Tad tomēr kārtas full runā par tādu sākumu no nulles kaut kādā jebkurā tēmā. Tas var būt darbs, tas var būt attiecības, tas var būt jauns sports, tas var būt jauns hobijs. Jūs varat atļauties sev radīt pats savu pasauli daudz krāsaināku, daudz priecīgāku. Un es pat teiktu, ja jūs pat ikdienā pašlaik neredzat nekādu iespēju, nekas nemainīsies. Darbs, vecais, ģimene, viss nemainīsies, nekas. Atrodiet, ikdienā ir simtām lietu, kur jūs varat atrast mazliet savādāku ceļu, mazliet savādāku veidu, kā jūs kaut ko darat. Un arī tas jau būs ļoti jautri un interesanti, un tas var aizraut. Darbs. Vai darbs jums ļaus būt kā ākstam? Darbs. Jā, arī darbs šajā mēnesī jums ļauj kaut ko mainīt, jo viņš ļauj improvizēt, viņš ļauj turēt degunu pa vējam un prast notvert īsto ritmu, īsto vilni, īsto sajūtu, satikt īstos cilvēkus, jo fortūna jau ir labvēlīga kārts tiem, kas ļaujās, kas ļauj notikumiem notikt. Galvenais padoms šeit ir neesiet pragmātisks, neesiet stagnātisks, neesat bez vēlmes satikt kaut ko jaunu, bez vēlmes piedalīties. Tas varētu gan to jūsu skaisto fortūnu nogremdēt. Tātad piedalāmies, mainam. Ja jums ir iespēja kaut ko mainīt, varbūt tu gribi tur kaut kādu amatu mazliet vairāk vai kaut ko, varbūt tu gribi kaut ko pamācīties, varbūt tu gribi pieņemt izaicinājumu darbā. Tas, ka jā, gribu. Un, protams, ka neizpaliks arī ūdensvīri, kas veidos savus jaunos uzņēmumus un kam iešausies lieliskas idejas galvā. Un šīs kārtas abas divas kopā saka, jums izdosies atrast vai kaut vai noķert kaut kur, piektajā prāta kamberī ideju, kuru pēc tam būs vērts apaudzēt. Es jums teiktu, ūdensvīri, pierakstiet, ko jūs domājat šajā mēnesī, vai pierakstiet audio sev. Skatīsimies, kas būs privātajā dzīvē. Privātā dzīve. Privātajā dzīvē viss pilnīgā mierā, vairāk. Kaut kas nenotiek, nekā notiek, bet manuprāt, ka labās attiecībās tas ir brīnišķīgi, ka jūs varat būt vienkārši saskaņā, vienkārši kopīgi klusēt, kopīgi doties sēņot, kopīgi iet staigāt gar jūru, būt kopā, kas neprasa speciālas aktivitātes, kas neprasa speciālu interesi, iesaisti, vajadzību kaut ko mainīt, runāt, sarunāt, tāda tiešām vērtīga, manuprāt, kopā būšanas un paklusēšanas kārts, un daba, protams, šeit ir ļoti svarīga. Daži labi ūdensvīri iespējams iesaistīs savus otrās pusītes kādās meditāciju nodarbībās vai elpošanas vai klusēšanas nodarbībās vai gongu skandināšanas pasākumos, lai top. Tā būs laba, labs fons tam, par ko mēs jau runājām. Ja? Ka jūs būsiet visu laiku ar vajadzību tvert kaut kādu radio vilni vai izdomāt kaut ko jaunu. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē savus otrās pusītes, tikai šis gan ir laiks, kad
tā kā apcerei, drīzāk apcerei nekā aktīvai darbībai, un šis arī varētu būt mēnesis, kad neizdodas iet uz randiņiem, neizdodas komunikācija, tā kā neveidojas īsti, ja. Tā kā saprotam, ka tas ir tāds laiks, ka pašlaik ir tāds mierīgāks laiks, un gan jau pēc tam nāks arī kāda aktivitāte. Tagad šeit vairāk vajag apcerēt to, ko tad gal galā es vēlos. Un padoms ūdensvīriem. Pentakļu pāši, un pentakļu pāši jums saka, esiet stabils savā apņēmībā, esiet stabils savos resursos, taupiet savus resursus, tā kā ir ļoti daudz iespējamība pārāk daudz iztērēt enerģijas, tad arī nelielas atpūtas pauzes ir jums labvēlīgas. Atcerieties par mieru un sazemēšanos. Paldies, mīļi ūdensvīri! Es ticu, ka jūs tiksiet galā septembrī ar saviem burvīgajiem uzdevumiem un uz tikšanos nākamēnes.